Tagad pirmais vakars ir ar piešķiršanas sopā. Viņš tagad braukā apkārt pasauli un māca. Un dažus mēnešus gadā viņš vienmēr ir viņa klosterī Indijā, Sēra klosterī. Nu, pat viņš atbrauc no Šveices, no Latvijas viņš brauc uz Itāliju. Viņš bija 9 gadu. Viņš bija skolotājs FPMT centrā Münchenē, tur, kur es arī biju. Tā bija pirmā vieta, kur viņš mācīja. Un tad 2007. gadā viņš tad aizgāja uz Angliju un 6 mēnešus mācīja Jamyang centrā. Un tad tagad viņš ceļo apkārt Ameriku un Meksiku un ar Eiropas valstīm. Un man liekas, visi jau programmu redzējuši. Rīt vakar būs meditācija par skaidro prātu. Jā, tā saka? Skaidro gaismas prātu. Un sestdien, svētdien, nedēļbeigās būs mācības par kā līdzjūtību, audzēt uz lielo līdzjūtību un tad uz bodhicitta, uz to prātu, kas ir, kā saka, tas atmodošais līdzjūtības prāts vai apgaismošanas prāts. Kā saka? Pareizi ir? Un es esmu priecīgs, ka viņš šeit ir. Agnieszka, we're very happy you came. Yeah. And welcome to Latvia. Only made a short introduction where you have taught before, where you have studied, so I will not continue because you know yourself where you have studied and from where you come here. And I'll say some words about translation. Tā kā Alnim ir lielāka pieredze ar šī vakara un šīs nedēļas skolotāju, tad ja kādā brīdī varbūt es nevarēšu saprast, es lūkšu Alnu palīgā, jo skolotāju angļu valodas izruna ir mazliet neparasta. So, please. Oh, yeah. Thank you. Yeah, now we start. Beginning something recite Buddha's name, holy name. You can imitate me. Tātad sākumā atkārtosim svēto Budas vārdu un jūs vienkārši varat atdarināt mani. Teātā Om Muni Muni Mamuni Soha, I would like to recite. Tātad Shakyamuni Budas mantra Tajatā Om. Tieši tā. Yeah, that meaning like Om is a very good sound. Om vienkārši ļoti labi skaņa pat par sevi. Hindu and Buddhist, they believe our Buddhist grandfather, our grandfather. About Om? Our lineage, you know, grandfather. Grandfather? Yes, but... Yes, our grandfather is Brahma. Brahma is Hindu religion believe he is creator God, but Buddhists believe he is no creator God, but he is our grandfather. Tātad ir kopīgas lietas budismā un hinduismā, bet vienīgi varbūt ir attieksme atšķirās. Ja hinduismā Brahma ir tā kā Dievs radītājs, tad budismā viņš tiek uzskatīts tā kā līnijas vecais tēvs. Yeah, Brahma existing. The Hindus say existing. Buddhists also accept.
Brahma is existing. Nu, tātad gan hinduisti, gan budisti akceptē, ka Brahma eksistē. Understand? If don't understand, please ask me again. Ja kaut ko nesaprotat, jautājiet. Oh jā. Jūs saprotat, kurš Brahma ir? Nē, kāpēc viņš So, as in, who is Brahma? Brahma means this language is, Brahma means very, very clean, pure being. Un tā vārda Brahma nozīmē, ka tas ir kaut kas, ka tā ir ļoti tīra būtne. Hindi language, Brahma means very, very good behavior, very pure. Un hindu valodā tas nozīmē, ka tas ir kaut kas ļoti, kam piemīt liela tīrība un tīra uzvedība. Oh, Brahma, this earth start, he reborn beginning. That Brahma, he reborn. First sentient being, he is reborn first. Who beginning reborn this earth? Brahma is beginning. Tad Brahma ir tas, kas ir pirmais piedzimis uz šīs zemes un atkārtot pēc tam dzimis. Yes, Brahma, many religions believe he is creator God. Un daudzas reliģijas uzskata, ka viņš ir Dievs radītājs. Brahma, he also say, I am creator God. Viņš pats par sevi arī tā saka. But Buddhists say he deal with it. He is impossible. One person can't do. Bet budisms savukārt uzskata, ka viena persona nevar būt radītājs, ka tas tomēr nav īsti pareizs uzskats. Therefore, Buddhists believe God as a goddess, but Buddhists don't believe creator God. Tad arī budisti tic, ka ir dievi, bet viņi netic, ka ir kāds dievs radītājs. Buddhists believe Christian God, Muslim God, Hindu God, they're existing. Buddhists say existing, but no creator. Tad budisti tic, ka ir arī kristiešu dievs un hinduistu dievs un musulmaņu dievs, bet tas nav dievs radītājs. Nobody create. Jo nav tāda radītāja vispār. Oh yeah, but Brahma is our grandfather. Bet var teikt par Brahmu, ka viņš ir mūsu vectēvs. Grandfather, he reborn, beginning he reborn. He said, Om. He said Om. Nu, un tad viņš atdzimstot ir teicis šo skaņu, kur kādreiz izrunā kā Aum, bet visbiežāk kā Om. Yeah. A-U-M, together, A-U-M. Nu, tad trīs burti kopā A-U-M reizēm izklausās kā Om. Yes, anyway, that sound is very, very good luck. Very good luck. Tiek uzskatīts, ka šīs skaņas izrunāšana vienkārši atnes veiksmi. A special sound. Ka tā ir labvēlīga skaņa. Yes. We can say Om, very good. Every mantra's beginning, they edit Om beginning. Yeah. Var teikt, ka praktiski katra mantra sākas ar Om. Om viņai ir tā kā papildinājums. Yes, Hindu and Buddhist all different explanation, but anyway, Om is very good sound. Tātad hinduisti un budisti to skaidro dažādi, bet tā vai citādi Om ir ļoti labā skaņa. Om. Also A, very good. Tāpat arī skaņa A. Also Hum, also very good sound. Hum.
Arī skaņa hum. Hum is very good. Om, ah, hum. That is very good sound. Tad om, a, hum arī ir ļoti labas skaņas. Sound have some energy. Skaņai piemīt noteikti enerģija. That om, ah, hum, that is positive energy. Un tā enerģija, kas piemīt šiem om, a, hum, tā ir pozitīva enerģija. You can say your happy birthday beginning om, ah, hum. You can say 3 times. Tad, ja jūs gribat kādam novēlēt daudz laimes dzimšanas dienā, jūs sākumā varat pateikt 3 reizes om, a, hum. Yeah, Hindu only using om. Hindu visbiežāk lieto tikai om. But Buddhists using om, ah, hum, 3. You know, that is body, speech, mind. Un tātad katra no šīm zilbēm reprezentē ķermeni, runu un prātu. Nu, tādā secībā om, a, hum. Oh yeah, om, ah, hum, very long can say om. Un katru šo skaņu zilba var izrunāt ļoti garu, nu, burtiski gandrīz tā kā dziedāt. Can say that is Om, very good. hum. That is good, sometimes only operating, you know. To var uzlūkot arī kā piedāvājumu. Some foods and put them there om, ah, yeah, that is or say Buddha, Dhamma, Sangha, we can say. Ka tas ir tas pats, kas Holy body, holy speech, holy mind, we offer. Nu, līdzīgi, ka mēs runājam par Budu, Dharmu un Sangu, tad līdzīgi arī šeit tas om ir tā kā svēts ķermenis, a ir svēta runa un hung ir svēts prāts. Yeah, for example, Buddha, his mind is hum. Mind is Buddha. Buddha's mind is Buddha. Tātad Budas prāts ir Buddha. Buddha's speech is Dharma. Budas runa ir Dharma. Buddha's body is Sangha. Budas ķermenis ir Sanga. Oh yeah, but then can say Om is body and A is speech and Hum is mind. Un tātad var teikt, ka Om ir ķermenis, A ir runa un Hung ir prāts. Oh yeah, anyway, Om very good. Then that today I say Om. Hindu also very much respect Om because grand creator God or Brahma beginning he say Om. Creator God also say beginning Om. Nu jā, un tātad hinduisti šo skaņu vērtē kā ļoti īpaši tādēļ, kad viņu radītāja Dievs Brahma sākumā ir pateicis Om. We don't know. Mēs gan nezinām, vai tā bija. Yeah, anyway, each religion telling different explanation. Katrai reliģijai ir savu skaidrojumu. Yeah, sound logic. Sound logic say Om, Ah, Hum very good. We have sound logic. Logic, many logic. Sound logic, we can learn India and Tibet and they have sound logic. Tātad gan indiešiem, gan tibetiešiem mēs zinām, kas ir loģika, bet indiešiem un tibetiešiem ir arī skaņas loģika, un tad var teikt, ka šīs Om, Ah, Hum, tur tas attiec uz šo skaņas loģiku arī. Yeah, sound logic also very good. We can recite Om, Ah, Hum, just good things happen.
Un ja mēs skandējam šo om, a, hung, vienkārši notiek labas lietas. Om. Muni Muni. Muni Muni Mahamuni means Muni Muni means that Sanskrit language. Muni Muni means I can what's it? Great, I can. Look like I can. What's it? I able to do. I able to do. I great able to do. I can. Muni sanskritā nozīmē, ka es varu, kad man ir spējas kaut ko darīt. Buddha say, I can purse Muni. I can help for helping and hungry ghosts, animals. I can help them. Un tātad ar šo pirmo muni var skaidrot arī, kad tiek domāts, ka Buda saka, es varu palīdzēt tām būtnēm, kas ir šajā zemākajās sfērās, konkrēti ēles un izsalkušo garu sfērās. Muni, Mahamuni, second say, I can help human and demigod and gods, goddess. I can free from samsara. Un tālāk nākamais muni nozīmē, ka Buda saka, es varu palīdzēt atbrīvoties no samsāras arī cilvēkiem, pusdieviem un dieviem. Mahamuni means all six realms, even arhats, they already liberation, but he said, I can help every living being free from samsara, free from nirvana. They are all become in Latin, full in Latin. Un ar šo Mahamuni var saprast, ka Buda saka, ka viņš var palīdzēt pilnīgi visām būtnēm, kas ir visās sfērās, un arī tiem, kas sasnieguši nirvānu, sasniegt pilnīgu apgaismību. Yeah, it became liberation, till not helping. Nirvana means people became arhat, and without compassion, without bodhicitta, he okay, but he can't help other people. Nirvana, also only nirvana not okay. He already free from, he got free from samsara, but still not helping other people. Therefore, Buddha said, free from samsara, free from only nirvana, you all became enlightenment. Tātad šis ārkārtas stāvoklis, kad ir sasniegta nirvāna, tas ir ļoti augsts stāvoklis, bet tomēr vēl ir vajadzīga šī lielā līdzcietība, bodhicitta. Un tātad Buda var palīdzēt ne tikai būtnēm, kuras ir samsārā, bet arī arhatiem, tiem, kas ir sasnieguši atbrīvošanos, arī viņiem, tātad pilnīgi visām būtnēm sasniegt šo augstāko iespējamo stāvokli pilnu apgaismību. Yes, it became in Latin, or Buddha, or Buddha means completely became pure, his mind, no delusion, no ignorance. Vārda Buda nozīme ir, kad tas ir kāds, kurš ir pilnīgi kļuvis tīrs, kura prātā vairs nav nekāda neziņas un malna. Completely develop all good qualities. Kurš ir pilnībā izkopis, attīstījis visas labās īpašības. Good quality means great compassion, loving kindness, renunciation, concentration, wisdom, all
maximum develop. That is Buddha. Un tātad tas, kurš ir līdz maksimālai pakāpei attīstījis lielo līdzcietību, atteikšanos, koncentrēšanos un visas pozitīvās īpašības attīstījis līdz maksimālai pakāpei. Yes, also his skill maximum develop. Tātad un arī savas prasmes attīstījis maksimāli. He can do many different emanation. Un tātad Budam var būt arī ļoti daudz dažādas emanācijas. Yes, this earth, other earth, countless earth. Un tā kā budismu kosmoloģijā eksistē ne tikai viena zeme, bet neskaitām daudzas pasaules, tad šīs emanācijas arī var palīdzēt būtnēm ne tikai uz šīs zemes, bet neskaitām daudzās citās vietās. Yes, Buddhist cosmology and not only this earth, many earth. Budismu kosmoloģijā ir daudzas zemes. Es ļoti atvainojos, es uzminēju to, kas skolotājs teiks. I'm sorry, I simply guessed what you will say next, and she's laughing. Good. Because during the day drinking tea, we discussed already this. No problem. Buddhist cosmology, many sun, many moon. Tātad budismu kosmoloģijā ir gan daudz saules, gan daudz mēnešu. Yeah, Buddha already tell that then people difficult believe. Then Arhat, his disciple, very miracle. Arhat, Shariputra, Mongayana, seven Arhat go different place. The true or not true, they checked. They find many different mundo, earth. Tātad Budam bija 7 tuvākie skolnieki, 7 arhati, un viņi devās uz šīm citām pasaulēm, lai pārbaudītu, vai tas, ko Buds stāst, vai tiešām tā ir. Yes, Buddha is helping many emanation go. We don't know how they helping. Un Buda var palīdzēt, pateicoties tam, ka viņam ir šīs daudzās emanācijas, viņš var palīdzēt ļoti daudzās dažādās vietās, un mēs nezinām, kāds notiek. Yes, also, we have our mind. Our mind is less negative, less delusion, then can see more Buddha, can see more our mind very clean, more then can see many holy beings. Ja mēs savu prātu aizvien vairāk attīram, tad mēs paši esam spējīgi redzēt daudz vairāk svētas būtnes un Budas nekā mēs to varam tagad. Our mind is also very dirty, still can see something, like marrow. Marrow is very clean, then good recollection. Marrow is dirty, still can see something. Un mūsu prātu var salīdzināt kā ar spoguli, pie tam ar netīru spoguli. Teiksim, ja spogulis ir netīrs, kaut kādu atspoguli tur var saskatīt, bet tā, ka spoguli notīra un viņš ir tīrs, tad viņā var saskatīt daudz ko vairāk. Yes, if we are good higher realization, you have really great compassion, bodhicitta, or you have some realization, you can see many holy beings. Un ja mums ir šīs lielās vai augstās realizācijas, tad mēs esam spējīgi redzēt daudz svētas būtnes. You have no compassion,
then can't see much holy being. Bet ja mūsos nav līdzcietība, tad mums vienkārši šāda spēja nepiemīt. But Buddha's emanation have everywhere. Bet Budas emanācijas ir visur. We can see, we never know Buddha's emanation. Somebody see, look like Shiva, somebody see, look like Jesus, somebody can see different Buddha's emanation. Because it depends your mind is clean or not clean. Un tātad Budas emanācijas var izpausties ļoti dažādos veidos. Nu, piemēram, kāds var saskatīt, vai redzēt kādu kā Šivu vai kā Jēzu. Un tas, ko mēs redzam, tas ir atkarīgs no mūsu prāta tīrības. Yes, somebody see very beggar, Buddha's emanation. Beggar or Aiblan or some very, problem being, Buddha's emanation, it depends on our karma. Jā, bet tikpat labi, kā cits var kādu Budas emanāciju saskatīt kā ubagu, kā cilvēku ar kaut kādiem defektiem. Jā, tātad akli cilvēki, bet arī tā iespējams ir Budas emanācija. Un tas, kā mēs redzam šīs Budas emanācijas, tas ir atkarīgs mūsu pašu karmas. For example, we are very angry, everything can see very can say ugly or unlovely. If you angry, you can see everything very bad. Un ja mēs esam dusmīgi, tad mēs arī visu, kas mums ir apkārt, redzēsim varbūt kā kaut ko nepatīkam vai pretīgu. If you are jealousy, very much jealousy, can see everything painful, not so comfortable. If you have jealousy what is it? Šajā gadījumā skaldīdami domāt, ja greizsirdība. Un tātad, ja mūsos ir greizsirdība, tad mēs visu redzam kādā veidā? Sāpīgi. Tad mēs visu redzam, ka tas mūsos rada sāpes. Even you become jealousy, then your friend is like your enemy. Un tad mēs pat savu draugu varam uzlūkot, it kā viņš būtu mūsu ienaidnieks. If you have attachment, also see some everything beautiful. You can see everything beautiful. Can see if you have many attachments, even ugly people also can see very beautiful. Bet savukārt, ja mums ir ļoti daudz dažādu veidu pieķeršanās, tad mēs visu varam redzēt ārkārtīgi skaisti. Varbūt pat, cilvēks, kas bez pieķeršanās mums liktos nepatīkams vai pretīgs, ar šo pieķeršanos viņš mums var izskatīties ļoti skaisti. Yeah, that it depends your mind, Tad viss ir atkarīgs no mūsu prāta. Your mind is negative, everything can see negative. Ja mūsu prāts ir negatīvs, mēs visu redzam negatīvā gaismā. Your mind positive, everything positive. Ja mūsu prāts ir pozitīvs, mēs visu redzam pozitīvi. If we can see everybody, our mother, our father, we are same family. Previous life we have many each other, father, mother, we have connection. Everybody is like daughter and son and father and uncle